Bijušais ugunsdzēsējs Arnis Baltais dzīvo Madonas novada Ošupes pagastā un, kā pats smej, ir pats jaunākais pensionārs pagastā. Māja, kurā dzīvo Arnis Baltais ar ģimeni, atrodas Degumnieku ciemā, vien dažu kilometru attālumā no lielā Lubāna ezera. Ezera tūms nosaka vietējo iedzīvotāju vaļaspriekus un nodarbošanās, un kāds tur brīnums, kā arī viņš ir aizrāvies ar zemledus makšķerēšanu. Lai pārvarētu lielos Lubāna plašumus, kājām vien tālu netikt, tāpēc Arnis ar neviltotu lepnumu izmanto savu jaunāko veikumu – paša roku darinātas jaudīgas aerokamanas. Par šādu sniegu pasmagi, diezgan viņš ir ridens un tāds, bet pa ezeru tas ir, tur ir līdz 80 apmēram, Kā tagad drusciņš sniedziņš, kaut kur ap 70 pa ezeru. Vīra māleša bijusi pilna galva dažādu ideju, arī rokas prasmīgas, tāpēc saimniecības ēka tapusi par darbnīcu, kur top izturīgas dzelzs lietas, sākot no metāla svečturiem un beidzot ar pārbūvētām mašīnām. Sāku te no slēpēm, atradu tādas trubas, ūdens trubas, kas labi slīt plasmasas, un sāku ar trubām, un tad sāku domāt. Pa naktīm domāju, pa dienu taisīju. Stūri bija visgrūtāk uztaisīt, un te viņš ir salikts apmēram no kādiem 10 agregātiem, To stūri bija grūtāk, lai grozītos priekšpus un reizē aizmuguri asti arī. Un tas bija pats grūtākais, bet to es pārlauzu, Zināju uzstādīšana, tomēr precīzi viņš jāuzstāda, lai viņš būtu visos leņķos. Tas ir tāpat kā deltaplānam viņam jābūt ir pareizi uzstāt arī šeit, Bez aerokamanām Arnis ir sameistarojis arī 64 zirgspēku jaudīgu deltaplānu. Ar nepacietību tiek gaidīts pavasaris, kad Lubāna plašumus varēs vērot pat no 1,5 kilometra augstuma. Ziemā ne, bet novembrī lidoja 30. novembrī. Bet, tad vēl nebija mīnusi. Tā, īpaši silts jau nav, bet, var lidot, nav tik traki. Te ir visas iespējas, te ir lauki, te ir lidlauks šeit patās. Un te ir kur pacelties, ir kur nolaisties, un viss riņķī pļavas, un ezers ir, un ir ko redzēt, Te var Lubānas ezeru var apskatīt ļoti labi. Vai malu zvejniekus arī redzat? Nē, rudenī, līdeku ķērāji daudz bija, tos varēja redzēt laivas. Tās ir tās maziņas galīgas uz tā ezerā, Atkarībā cik augstu lido, Bet tā visefektīgāk ir līdz 0,5 kilometra, tad var tā vislabāk redzēt. Zinājums ir jaudīgs, speciāli aviācijas lidmašīnas zinājums. Viņš mazajām lidmašīnām nāk, Rotax 582, Tas ir kā viens no labākiem, tādiem. Savā klasē, Meistars stāsta, ka idejas dzimstot naktī, bet dienā tās pārvēršas skicēs, lai pēc tam iegūtu pavisam reālu pielietojumu. Darbs tiek veikts rūpīgi, jo kā bijušais glābējs Arnis zina, cik liela nozīme ir drošībai. Arņa sieva Lolita par vīra nodarbošanos nesūkstās, viņa esot labākais atbalstītājs un uzmundrinātājs. Jāsadzīvo ir tās idejas, ko viņš arī viss izdomā, to viņš arī piepilda. Tas tā brīnumainā kārtā, kad man liekas, neticami, tas taču nevar būt. Vai tiešām tas tā arī būs tā, kā viņš saka, bet ar laiku vienmēr ir reizēm ar tādām kā pārdomām un grūtībām, bet viņš to savu arī panāk. Jebkurā gadījumā viņš savu panāk, un tas rezultāts ir vienkārši neticams. Bet, kad pagasta centrā ierūcas pamatīgs motora troksnis, vietējie zina, Arnis dodas kārtējā braucienā uz Lubānu.